Nu, ko es te zinu? Es māku viņā iekāpt un ar viņu braukt. Tas ir viss, ko es zinu. Māki iekāpt un braukt? Māku nolaist. Vairāk jau neko nevajag. Grūti braukt pa Liepājas ielām karstā vasarā. Tagad viņš jāpielaiž. Pielaidīsim un nolaidīsim jums, vai? Automāts. Es ar citiem vispār nebraucu. Tikai ar automātiem. Te tur rekur varēja runāt, vai ne? Pa telefonu savienoties. Vai tu šito neizmantoji? Man liekas, ka es viņu neizmantoju. Nu, labi. Šodien tāds laiks, ka mierīgi varētu arī braukt, ne? Nu, re? Es tev padzīšu malā to vienu. Mājās varēs laist. Kad sezona jau tulītās sāksies. Nu tāds, pasties sēdies un brauc. Nu kāda vaina, ne? Cik tu viņš mums nobraucis? 235. Jā, nu labi. Normāli. Pēc Audi tas vispār neskaitās. Nu šitas, kā kabriolets, kā vasaras versija, vienkārši ideāls. Nu, ziemā, principā, arī ar viņu var braukt kādu vainu. Bet, nu, viņam cietais jums? Centrā, pilsētā, bez kabrioleta vasarā vienkārši nav ko darīt. Nu, šeit jau noteikti. Bet arī Rīgā nav ko darīt. Es jau cik vasaras braucu, tikai kabrioleta vasarā. Ar parasto nē. 7. gads, 1.8, benzīniņš. Forši, automāts. Jā. Un 5100. Man ne? Un tā ir ziemas cena. Tad, kad ziemā tā viņš ir ziemas cena, tieši tā, tūlīt būs sezonas vasaras. Viņam cena tagad iet augšā. Jā, nākamnedēļ. Jā, jo tad būs plus 25. Pēc Jāņiem, pēc svētkiem. Ja kāds prasa nomā? Nu, nomā nedodam, nē. Nevajag? Nē, ja ņem, tad ņem. Ja neņem, tad neņem. Tad, ja nevar paņemt, tad, lai ņem e-leasingā, būs tā dienas nomas cena. E-leasingā viennozīmīgi var paņemt. Jā, būs kā vienas dienas nomas vai 2 dienu nomas cena par mēnesi. Par mēnesi, tieši tā. Mēs sākām ar tiem kabrioletiem ņemties kaut kādus 5 gadus atpakaļ, sākām ar tiem Peugeot. Jā. Tie mums galīgi nepatika. Jā. Un tad ņēmām Audi vienu pēc otru un apstājāmies pie šī. Jā. Un tad es ar viņu pabraukāju kaut kādus pāris gadus. Un tad man bija Mercedes kabriolets, tas bija kruts, bet to pārdevām. Labi, nav ko te plātīties, ne? Tas bija.